Labdien! Mani sauc Edgars. Es esmu Aleksela korporatīvo klientu menedžers. Šis ir Aleksela ceturkšņa elektroenerģijas un dabasgāzes tirgus apskats, kurā atskatīsimies uz 4. ceturkšņa notikumiem elektroenerģijas un dabasgāzes tirgos, kā arī mūsu skatījumu tam, kāds varētu izvērsties šī gada 1. ceturksnis. Un, ja jūs skatījāties arī mūsu iepriekšējo izlaidumu, tad es vēlos pateikties jums par to, ka jūs turpināt sekot Aleksela un uzticaties mūsu viedoklim. Vispirms par elektroenerģiju. Lai gan 4. ceturksnī mēneša vidējās cenas saglabājās līdzīgā līmenī kā iepriekšējā periodā, kā redzams attēlā, Igaunijas un Latvijas cenu līkne saglabā savu līdzinējo tendenci. Tomēr nedēļu griezumā cenu svārstības bija visai ievērojams. Siltākām dienām iejoties ar augstākām, mainījās gan patēriņš, gan enerģijas avoti, kā rezultātā nedēļu vidējās cenas svārstījās 100 eiro par megavatstundu robežās. Panalizējot novembra un decembra atšķirīgo cenu dinamiku, mēs redzam sekojušu. Novembrī cena pieauga par 20% salīdzinājumā pret oktobri, ko pamatā izraisīja spējušu patēriņa pieaugums, temperatūras straujas pazemināšanās dēļ visā Nordpola reģionā un vēja izstrādes samazināšanās. Problēmu vēl sācināja neplānota Somijas atomelektrostacijas Olkiluoto 3. reaktora atslēgums. Tā visa rezultātā elektroenerģijas ražošanai bija nepieciešams vairāk izmantot fosilos resursus, kuri ir neefektīvāki un dārgāki. Šī aina nemainījās līdz pat decembra 2. dekādei, kad strauji pieauga gaisa temperatūra un HES ražošana Latvijā, kā arī uzlabojās vēja izstrādes un kodolenerģijas apjomi visā reģionā. Silto laikapstākļu, kā arī svētku brīvdienu dēļ, strauji samazinājās arī patēriņš, līdz ar to fosilie resursi tika darbināti krietni mazāk. Izmaiņas ģenerācijas veidos Latvijā varam redzēt šajā grafikā. Ap mēneša vidu strauji mazinās TECS saražotās enerģijas apjoms, un tūlīt, jeb dažas dienas vēlāk, jau redzams strauji kāpums HES saražotajos apjomos. Decembra 2. pusē cenas bija vidēji 45 eiro par megavatstundu līmenī, kas kļuva par iemeslu mēneša vidējās cenas samazinājumam par 15% attiecībā pret novembri. Skatoties uz 1. ceturksni, tad cenu dinamika veidojušie faktori būs sekojoši. Kā pirmo šeit jāmin hidroloģisko situāciju Skandināvijā, kā arī Latvijā. Kopš oktobra vidus Skandināvijas ūdenskrātuvi līmenis ir strauji krities, redzam grafikā nedaudz pa labi. Un šobrīd jau ir izveidojies deficīts attiecībā pret iepriekšējo 20 gadu normu, jeb mediānu. Situācija pasliktinoties vēl vairāk, tas var atstāt negatīvu iespaidu uz nākotnes periodu cenām. Ļoti svarīgi būs arī atomelektrostaciju stabila darbība. Kā novērojām iepriekšējos mēnešos, tā skaitā janvāra sākumā, augsta pieprasījuma apstākļos, atomelektrostacijas darbības pārtraukumi var izraisīt ļoti straujus cenu lēcienus. No kā arī izriet mans nākamais punkts par laikapstākļiem kā ļoti svarīgu faktoru. Tie noteiks, cik lielā mērā būs nepieciešams darbināt dārgos fosilos resursus, kā arī importa pieejamību, ka tas būs nepieciešams. Un imports nav iedomājams bez starpsavienojumiem. Janvārī, februārī Igaunijas un Latvijas starpsavienojumam ir plānoti remontdarbi, kas vismaz daļēji var ietekmēt lētākas enerģijas importa iespējas uz Latviju. Un, protams, nemainīgais faktors – makroekonomika. Ja raugāmies ne tik tālā nākotnē, tad ir skaidrs, ka šis faktors šobrīd ir vājš un ļauj enerģijas cenām saglabāties zemā. Nedaudz vairāk pieskaroties hidroelektroenerģijas ražošanai Latvijā un reģionā, tad redzam, ka 4. ceturksnī saražotais apjoms Latvijas HES hidroelektrostacijās stabili pieauga, ko veicināja lielais nokrišņu daudzums decembrī un arī novembrī. Īpaši labi to redzam šajā attēlā apakšā pa labi, kur decembra 2. pusē strauji pieauga ūdens pietece un attiecīgi saražotās enerģijas apjoms. Savukārt, Skandināvijas hidroelektrostaciju ražošanā ir lielākas svārstības, jo to lielā mērā ietekmē citu ģenerācijas veidu – vēja un kodolenerģijas ražīgums. Taču, jebkurā gadījumā ir skaidrs, ka hidroelektroenerģijas nozīme kopējā energotīkla darbības stabilitātei tuvākajos mēnešos tikai pieaugs. Par hidroloģisko stāvokli situācija Latvijā un Nordpola reģionā kopumā ir nedaudz atšķirīga. Proti, Skandināvijā kopš oktobra vidus ūdenskrātuju līmenis strauji krities, šobrīd jau ir izveidojies deficīts,
attiecībā pret iepriekšējo 20 gadu normu. Savukārt Latvijā situācija ir labāka, pateicoties spēcīgajai ūdens pieticēji decembrī. Pēdējos gados reģionā kopumā par ļoti būtisku enerģijas avotu ir kļuvusi vēja enerģija. Iepriekšējā enerģijas apskatā nedaudz jau ieminējos par laikapstākļu un vēja izstrādi savstarpējo miedarbību, proti augstā laikā vējš nepūš. Šī negatīvā korelācija, protams, nav absolūta, taču tā ir acīm redzama. Tātad paskatīsimies uz šo grafiku. Par novembra beigu decembra periodu Latvijā. Te ir attēlots divas līknes – temperatūras un vēja izstrādes. Kā redzams, novembra beigās temperatūrai strauji krītoties, vēja izstrāde bija tuvu nullei. Savukārt decembra vidū temperatūrai atkal kāpjot, tai līdz kāp arī vēja izstrādes jaudas. Un kāpēc tas ir svarīgi? Tādēļ, ka elektroenerģija tiek plaši izmantot arī mājokļu apsildē. Aptuveni trešdaļa no reģionā saražotās enerģijas 4. ceturksnī tika saražota ar vēju. Bet patēriņu un elektroenerģijas ražošanai ziemā bieži ir šī pretējā dinamika. Kādēļ laikapstākļu faktoru vismaz ziemas mēnešos minam kā potenciāli svarīgāko. Pārējām pie dabasgāzes un 4. ceturkšņa notikumiem šajā tirgū. Ceturkšņa TTF dabasgāzes cenu līkne ir atainota apakšējā tēlā. Runājot par būtiskākajiem faktoriem, tad lielos vilcienos tas stāsts ir par piedāvājumu un pieprasījumu attiecībām. Ja vēl 3. ceturksnī tirgu valdīja zināms spriedzi attiecībā uz globālā piedāvājuma pietiekamību, tad 4. ceturksnī tā pamazām izplēnēja. Bet par visu pēc kārtas. Viens no galvenajiem faktoriem, kam šķietami bija potenciāls pamatīgs atrisināt globālo gāzes tirgu, bija gāzes konflikts un tā eskalācijas draudi. Tas arī atstāja zinām iespēju uz gāzes pieejamību Izraēlai pārtraucot dabasgāzes eksportu uz Ēģipti. Taču lielāks satraukums bija par to, kas varētu notikt ar Kataras dabasgāzes eksportu uz Eiropu, kurš 4. ceturksnī tomēr nesamazinājās. Tādējādi ģeopolitiku šoreiz nomāca citi spēcīgāki faktori. Norvēģijas cauruļvadgāzes eksports decembrī sasniedza rekorda apjoms. 2023. gadā kopumā tomēr kritiens par 6,7%. ASV sašķidrinātā dabasgāze turpināja lielos apjomos plūst uz Eiropu. Āzijas pieprasījums saglabājās vājš, plus samazināto Panamas kanāla caurlaides spēju dēļ, ASV nebija izdevīgi sūtīt savu gāzi uz Āziju. Tā vietā izvēloties Eiropu. Arī ziemas sākums Eiropā bija silts. 2023. gads kopumā kļūst par siltāko gadu veikto novērojumu vēsturē. Un vēja ģenerācija, ik gadu pieaugušie apjomi elektroenerģijas ģenerācijai dod iespēju patērēt mazāk dabasgāzes. Tā viss rezultātā nonākam pie noteicošā cenu veidojušā faktora 4. ceturksnī – Eiropas dabasgāzes krājumiem, kuri joprojām ir ļoti augsti. Pēc novembrī sasniegtā rekorda augstā līmeņa tie ir kritušies, taču nu jau kādu brīdi vairs nav šaubu par to, ka Eiropai dabasgāzes šai ziemai pietiks. Ko redzam kā noteicošos faktorus šā gada 1. ceturksnī? Ģeopolitika un tuvo austrumu konflikta eskalācijas draudi. Tie, protams, nav izzuduši. Kā zināms, janvārī Katara tomēr pārtrauca savu dabasgāzes kuģu tranzītu caur Sarkano jūru, tā vietā izvēloties maršrutu apkārt Āfrikai. Tādējādi jūras transports savā ziņā atgriežas 19. gadsimtā. Un noteikti nevar izslēgt arvien jaunas pavērsienus šajā ģeopolitiski trauslajā reģionā. Seko faktori, kas ir saistīti ar pieprasījumu un piedāvājumu izmaiņām globālajā tirgū. Ķīnas ekonomika un tās pieprasījums joprojām nesasniedz prognozēto. Taču situācijai strauji mainoties, šis var kļūt par nozīmīgu faktoru, jo var izraisīt lēcienu pieprasījumā pēc energoresursiem visā Āzijas reģionā. Tālāk seko jautājums par to, cik lielā mērā Eiropa var paļauties uz to, ka līdzinējās spēcīgās dabasgāzes piegāžu plūsmas 1. ceturksnī turpināsies bez izmaiņām. Runa šeit varētu būt gan par neparedzētām situācijām, gan arī ekonomisku faktoru izraisītām izmaiņām. Tā saucamā vīrusu vilkšana Āzijas Eiropas eksporta izdevīguma dinamikā. Laikapstākļi joprojām ir nozīmīgs dabasgāzes cenu veidojušs faktors, taču tik vēlu ziemā šis faktors jau ir vājāks, jo vairs nespēja krasi mainīt krājumu situāciju, lai atstātu ietekmi uz 1. ceturkšņa cenām. Makroekonomiskā situācija tā mums ir vislabāk saprotama, proti vēl tuvākajos mēnešos tā visticamāk neradīs spiedienu uz pieprasījumu pēc dabasgāzes. Visbeidzot, Eiropas dabasgāzes krātuves. Kā minēju, nav bāžu par dabasgāzes pietiekamību šai ziemai. Šī brīža prognozes par situāciju 1. ceturkšņa beigās ir optimistisks.
saskaņā ar Bloomberg aprēķiniem vajadzētu būt virs 50%. Vēlreiz pateicamies, ka sekojat mūsu aktualitātēm. Ja vēl neesat sākuši to darīt, tad aicinu piesakot un ieskatīties arī Aleksela Latvija lapā LinkedIn platformā, kur publicējam svarīgākos jaunumus gan par mūsu uzņēmumu, gan par energotirgu. Tāpat, ja jums ir kādi jautājumi par elektroenerģiju vai dabasgāzi, vai varbūt interesē mūsu piedāvājums, tad droši rakstiet uz corporate@alexela.lv. Mēs nodrošināsim individuālu pieeju piedāvājumu sagatavošanā. Varam piedāvāt gan fiksētu, gan biržas cenu, taču esam gatavi izskatīt arī dažādus nestandarta risinājumus. Paldies par uzmanību un jūsu veltīto laiku. Visu labu!